Esiet sveicināti, cienījamie kolēģi, skolotāji, dāmas un kungi. Priecājos jūs redzēt tik kuplā skaitā un redzu patīkamā noskaņojumā. Šodien jūsu skolai, tas ir mūsu skolai, ir nozīmīga diena. Kā cilvēks saņem dzimšanas apliecību un vēlāk pasi, tā arī skolai ir jāsaņem savas identitātes apliecinājums, jo skola ir cilvēka pirmā nopietnā socializācijas vieta, kur cilvēks ienāk vēl kā bērns, bet iznāk jau kā pusaudzis cilvēks. Un visbūtiskākais instruments, kas ieauž cilvēkā zināšanas un veicina personības tapšanu, ir skolāna un skolotāja kopsadarbība. Uz vienu mērķi – atrast pašam sevi, izvēlēties savu nākamo profesiju, kas tad arī būs turpmākais dzīves ceļš un lauks, kas jāra un jākopja visu mūžu garumā. Un tad, ja ik viens no šeit zālē sēdošajiem, un arī es pati, turēsim tīru un skaidru prātu, dzīvosim ar gaišu skatu uz priekšu. Tic, ja ārā nevarēja iet, Gustavs skatījās pa logu, lai lika pasakas no klucīšiem. Klucīši bija 64, pasakas 6, viena visiem klucīšiem uz vienas skaldas, otra uz otras un tā uz visām. Spēle radošu konstruktīvās domāšanas attīstībai. Šovakar Fanija atnāca pie Pondijas ar garu rāvējslēdzēju. Manipulācijas ar uzpūrni, šprici un skūbi jau bija līdz perfekcijai atstrādātas. Šoreiz Fanija Pondijai izkuva sliedīti visas muguras garumā. Tagad bija jāveic griezums. Fanija pielika sunē pie skausta skalpeli, piespieda un lēni vilka pār mugurkaulu, kas atkailinājās visā garumā. Asins tecēja aumeņā. Fanija aizskrēja pēc palaga un pielika to dzīvniekam pie muguras. Palags piedzērās sarkans un tika atstēts pret koku. Mirkli Fanija stāvēja neizpratnē, vai nebūtu ātrāk un vieglāk iešūt sunim mugurā rāvējslēdzēju ar šujmašīnu. Viņa aizskrēja pēc leļu apģērba šujmašīnas. Tomēr tā izrādījās par mazu un mašīnā tad par mīkstu ādas izstrādājumu. Pondija atvēra acis. Fanija iešprasēja vēl vienu anestēzijas devu un ar ēsnu adatu sāk šūt rāvējslēdzēju. Gar abām pārgrieztās ādas malām. Darbu beigusi, Fanija iemēģināja jauno aksesuāru, to pāris reižu pavalkot vaļā un ciet. Fanija pilsētas parkā padziedāja karaoke, ļāva sev izmaksāt sulas un kūkas, kamēr dakteris nodīrāja suni un centās sazvanīt Fanijas vecākus. Nesazvanījis, dakteris lika sekretārei uzrakstīt un nosūtīt Fanijas vecākiem depešu ar brīdinājumu, ka viņiem būs jāmaksā soda nauda par vardarbīgu izturēšanos pret dzīvnieku ar letālām sekām. Pelmeni! Pelmeni! Ja kaķis zinātu, kā viņš ir nosauts, viņš sevi apēstu. Bet kaķis bija pavisam kurls, sauc kādā vārdā gribi, cik skaļi viens spēja. Rudolfs sniegā ieraudzīja uzmirdzamu lielu dzeltenpelēku zirni, un tad drīz vien tam blakus tāda paša izmēra gaišzila. Aci. Te nu tas bija pelmenis, kurls, balts, liels mīksts kaķis ar vienu dzeltenpelēku, otru gaišzilu aci. Vai, kāds skaists kaķis! Pelmeņa mīļākais pētniecības objekts bija dažādas notekcaurules. Viņš stundām ilgi varēja skatīties, kā izlietnē, podā vai vannā aiztek ūdens. Tā viņam likās kā neatristāma mistērija. Objekti bija brīnumaini kuģi, kas savieno dzīvokli ar kosmiskiem ūdeņiem. Māksla un daba. Helēnai vienmēr bija perfekts grims un kostīms. Baņuta nekad nekrāsojās. Viņai likās pretdabiski smērēt uz savas ādas, lūpām, nagiem, virsū kaut ko. Krāsa, kas ir gaisa necaurlaidīga asfiktīva vaskadrāna. Šādi dzīvi iebalzamēties viņa pati negribēja, bet uz Helēnas tas viss likās dabiski. Bāros un klubos Baņuta vairs neuzstājās. Viņa pārcēlās uz grēku nožēlas ambulanci. Tas ir Kristīgo kultūras namu piepilsētas filiāli, kur dzīvoja dažādi māksliniecisko pulciņu vadītāji.
Вечер добрый. Спросить 15 центов, пожалуйста, Девчонки, ну помогите, Nav. на билете не хватает, 15 15 копеек. centi, tev nepietiks biļetē. Nu nebūs 50 centi. Nē. Morits iepakojās kraklā, biksēs un mētelī. Viņš izgāja uz ielas un pēkšņi apžilba. Visa saskatāmā apkārtne fluktuēja dažādi izmēra un intensitātes krāsu plankumos. Morits stāvēja ielas krustojumā kā milzīgs nokaitēts obelisks, un viņam visapkārt ņudzēja neizsakojamas fotonu trajektorijas. Nokļuvis līdz pilsētas nomalas pamestajām ēkām un graustiem, Morits uz tiem skatījās kā uzbudināts un kārs. Kam strauji pusīs, kā meitene daļa, prieks acīs tā virz, manā nācī, mans dzīves meitene beidz. Morits jau sen kā neuzstāja uz patiesu skaidrojumu. Viņš vienmēr esot aizmidzis, bezsmaņā redz vienu, bet īstenībā notiek da jebkas, kas tik kam ienāk prātā. Tikai ne Moritsam ir taisnība. Avot i nekā. Es te dzīvoju un varu staigāt pa māju, kādā apģērbā gribu. Koki ir eņģeļa spārna spalvas, kas augot atgādina par mūžīgo ceļu augšu, skaistumā un mīlestībā. Bet cilvēkiem nevajag. Viņi izcērt zemes saknes un zaru takas uz debesīm. Viņiem vairs nevajag draugus, kas kļūst par ģimeni un mērķus, ko sasniegt. Tādi cilvēki ir saulē izskalpēti, vēju apgrausti un lietūs sablīduši pelēki dēļi dievu pamestā atejā.